Hei, hei, hei! Šodien es gribētu parunāt par, domāju, mūsdienās ļoti aktuālu tēmu, kā darbaholisms un pusēlu smēķēšana. Ar ko tas viss ir saistīts? Ja cilvēks uzskata, ka viss ir pērkams par naudu, bet naudu maksā par darbu, tad viņš līdz ausīm ielien darbā un neko citu neredz. Aizvien vairāk cilvēki mēģina ar darbu apslēpt savu neprasmi atrisināt mīlestības problēmu. Jaunība ir brīnišķīgs laiks, kad cilvēkam vajag dejot, dziedāt, priecāties, iemīlēties, apzināt pretējo dzimumu, radīt ģimeni. Visam ir savs noliktais laiks. Jaunatne varētu būt laimīga no svaiga gaisa un mīlestības un tikai tad no darba. Diemžēl mūsdienu jaunatne bēdīgo maciņa stāvokli uztver kā traģēdiju. Tāpēc darbs izvirzās priekšplānā. Tāds cilvēks ir neapmierināts ar sevi un arī citi ar viņu nav apmierināti. Uzskats ir tāds, ka ja būs daudz naudas, tad ar mani viss būs kārtībā. Cilvēku piespiež strādāt pienākuma izjūta, kas pāraug atbildības izjūtā. Baiļu ēnā katrā no mums dzīvo drosmīgs cilvēks. Pienākuma izjūta nav nekas cits kā drosmīga cilvēka nepieciešamība strādāt un mācīties. Jo spēcīgākas bailes, ka mani nemīlēs, ja es labi nestrādāšu, jo vairāk pienākuma izjūta pārvēršas atbildības izjūtā un bailēs izrādīties vainīgam. Vainas izjūtas pieaugums dzen cilvēku strādāt tā vārdā, lai viņu mīlētu. Cilvēks beigās izrādās aburtā lokā. Spriedze arvien pieaug, vainas izjūta ir gluži kā akmenskrūtīs, kas arvien vairāk traucē normāli strādāt. Lai šo akmeni nejustu, jāpastiprina labā atbildības izjūta. Tāds nosacīts atbildības izjūtas paaugstināšanas faktors ir cigaretes aizdedzināšana. Piepauzēs smēķētājs nomierinās, jo jūt, ka viņa darbas spējas paaugstinās. Patiesībā tas ir tikai šķietams efekts, kas palielina cerības, ka visa reize nokārtosies un būs labi. Viss tik tiešām arī nokārtojas, taču nevis darba spēja paaugstināšanās dēļ, bet tāpēc, ka garāka kļūst darba diena, taču priecīgajam darbaholiķim tas nav svarīgi. Atšķirībā no ģimenes, kas grib dzīvot normālu ģimenes dzīvi. Spriedzei, kā zināms, piemīt īpašības pieaugt. Jo lielāka spriedze darbā, jo vairāk cigarešu tiek izsmēķēts. Kad spriedze krītas, smēķēšana mazinās. Smēķētājiem parasti slimo 3 orgāni – sirds, plaušas un kuņģis. Ko tas nozīmē? Sirds ir vainas izjūtas ietilpinātāja. Cilvēkam, kurš vaino sevi, saslims sirds. Slimības raksturs ir atkarīgs no tā, pie kā cilvēks sevi vaino. Darbaholiķis vienmēr atradīs trūkumu sevī. Plaušas saslimst brīvības trūkuma dēļ. Piespiešana iznīcina brīvību un plaušas. Piespiešana padara cilvēku par vergu. Vergu pašam sev, kā arī pret citu cilvēku un darba vergu. Jo spēcīgāks ir pieauguša cilvēka naids pret piespiešanu, jo drīzāk viņš nepamana, ka visvairāk viņš piespiež sevi pats. Kuņģis rāda, ka cilvēks ķeras pie darba vai sevi piespiež strādāt. Ja cilvēks ir darba rūķis, bet nesmēķē, tad viņš nejūt, ka viņu kāds piespiestu strādāt. Viņš jūt, ka viss jādara pašam, un tādā gadījumā īpaši sāpīgs sitiens tiek kuņģim. Sirds, plaušas un kuņģis ir orgāni, kas maksā par to, ka cilvēks ar darbu izkalpojas mīlestību.
Tie saka, lai apstājas un paskatās apkārt. Paskatīties, cik skaista ir pasaule ar visām tās baudām, kurām viņam neatliek laika. Iespējams, ka tad arī sapratīsiet, ka darbā jūs glābjaties no mīlestības. Protams, ka darbs ir svarīgs, bet ne jau tajā ir būtība. Būtība ir tā, ka tavas bailes no mīlestības patiesībā ir bailes no privāti īpašnieciskās mīlestības, kad par mīlestības priekšnoteikumu izvirza pārticību. Atbrīvojieties no šīm bailēm un tad iemācīsieties mīlēt, un tad arī darbs tā kā sāks veikties. Un pat, ja mīlestību veltīsi darbam, tas nav slikti. Tad tava mīlestība vismaz varēs tiekties pretī darbam, un tu pret darbu neizturēsies ar dusmām, tad nekad nekļūsi par darba vergu. Pastāv ļaužu kategorija, kurus sauc par radošiem cilvēkiem. Ja parasts strādnieks glābjas bēgot uz darbu, tad tajā uz laiku roda tādu kādu veselas mieru, bet, kad bēgot darbā cenšas glābties radošs cilvēks, viņš sevi tā kā identificē ar darbu, lai gan paši to neapzinās. Aiz bailēm emocionāli radošie cilvēki zina, ko nozīmē atnāca iedvesma. Viņi dzīvo tikai tajā laikā, kad rada, bet jau nākamajā brīdī pāri viņiem gāžas rūpes un nekas nesagādā prieku. Tā mākslinieks dienām un naktīm var gleznot bez ēdienu un bez miega, mūziķis spēlēt vai sacerēt mūziku, bet tajā pašā laikā pasaule, kas sākas ārpus daļradas robežām, liek jukt prātā īpaši tiem, kas izvirza prasības un nosacījumus. Degšana darbā, kas raksturīgi radošām personībām, ir sava veida narkomānija, kas piesaista arī īstas narkotikas, kuru ietekmē piespiedēji attālinās un aiziet nebūtībā. Cilvēks sastāv no garīgā un fiziskā ķermeņa. Pārmērīgs darbs ir fiziskā ķermeņa maksimāla eksploatācija, visa smadzeņu potenciāla un visa interešu pakļaušana darbam. Turklāt gara attīstībai tiek atvēlēta bāriņa loma, pat ja cilvēks ir patiesi apgarota un radoša personība. Jebkurš cilvēks ir neatkārtojami individuāls gan savā būtībā, gan rīcībā. Viņš ierodas ar mērķi uz labāku pārmainīt savu dzīvi, ar paša prātu to virzīt uz priekšu. Ja ļauj to darīt citiem, tad piesaista ciešanas. Jebkurš cilvēks, kas ļauj citiem sevi vadīt, kādā brīdī apzinās, ka viņš ir pārstājis būt pats. Sevis zaudēšana ir ļoti liels zaudējums. Nemazums ir to, kas vēlētos parādīt savu es, bet baidās, ka nepratīs, un tāpēc rodas mokas. Citi pat aptver, ka ir atkarīgi, bet tā kā viņiem patīk būt atkarīgiem no neordinārām personībām, jo viņu slavas mirdzums krīt arī uz tā pakalpiņiem, viņi nesteidzas no atkarības atbrīvoties. Ikdienas līmenī tas izpaužas situācijās, kad cilvēks nodibinājis sakarus un tiek cauri aizvērtām durvīm, tikai pateicoties tam, ka viņš uzsver, ka viņš ir, teiksim, profesora tur X skolnieks vai doktora Y mazdēls. Ja. Svešu spalvu uzvilkšana ir visnotaļ izplatīts standarta paņēmiens, taču palidot ar tām nevar. Mūsdienu garīgajam līmenim raksturīga arī tāda aizraujoša, taču bīstama izpausme kā ekstrasensorā narkomānija. Pastāvīga uztveres līmeņa paaugstināšana un dvēseles informatīvo kanālu atvēršana atbilst pašreizējām attīstības līmenim, tikai to nedrīkst pārspīlēt. Kas savas ekstrasensorās spējas uztvert kā no augšas sūtītu dāvanu,
sava pārākuma apliecināšanai pār citiem, tās saņemto informāciju uztver kā gudrības kalngalu un nepamana, kā ar blīkšķi izgāžas cilvēciskuma eksāmenā. Jo dzīve taču nemitīgi mainās un pilnīgojas. Viss, ko sasniedz ar lielu un pārdomātu darbu, ir rezultatīvs, jo tā ir iekārtota dzīves attīstība. Dāvanas saņēmējam vajadzētu saprast, kāpēc viņš to ir ieguvis. Pretējā gadījumā viņš sāk dotumus eksploatēt savā es paaugstināšanai un neredz, ka sadzīves mācību stundās ir radies rops. Bet tajā var iekrist kā bezdibenī. Nekas nedrīkst palikt neapgūts. Citādi rodas grūti izdziedināmas dvēseles slimības un zūd griba dzīvot. Nevienu reizi der uzsvērt, ka ir nepieciešams viss, kas pasaulē pastāv. Dzīve cilvēkam sniedz izvēles iespējas. Drosmīgs cilvēks alkoholu saņem no parastas barības. Jebkura cilvēka ķermenī alkohols ir pietiekamā daudzumā, un tā papildināšana koncentrētā veidā normālai dzīvei nav nepieciešama. Ja mēs to darām, tad graujam ķermeni, bet tas, lai paliek katra cilvēka izvēles iespējās. Ķīmiskie procesi nav cilvēciskā saprātā sasniegums. Cilvēks tos ir tikai atklājis un turpinās atklāt, paaugstinot savu gudrības līmeni. Cilvēka gars attīstās caur dvēseles mācību stundām. Tāpat kā barībai jāiziet caur gremošanas traktam un līdz galām tā jāpārstrādā, lai ķermenim būtu labi. Tā arī garīgā barība jāuzņem nelielām porcijām un ar saprāta palīdzību jāpārstrādā. Pareiza pieeja saprātam, lai tiktu pie pareiziem secinājumiem, īstenojas caur dvēseli. Tā dzimst saprātīgums. Nu tālūk, atkal šodien vismaz kaut kāda viela tā kā pārdomām, līdz nākamai reizei.